Kā šodien ūdentiņš. Viegli ledus kārtiņa jau ir redzama. Cik man ir silti. Tas vienkārši ir pārdabiski. Lediņš. Ko es varu pateikt? Redzams, ir neliels progress Latvijā. Ir atnācis beidzot kaut kāds mīnus. Slikti, ka bez sniega, protams. Bet arī nav slikti. Es varbūt tās aizbraukt paslēpot tepat Latvijā. Cik man ir silti! Ķermenis ir šokā no manām darbībām. Jo dziļāk, jo ledus. Jā, reāli, kur ledus. Forši atkal no otras puses vēja nav vispārībā. Tas, ka vēja nav, tas ir forši. Tas dod savu siltumu. Jā, laidiņi te peld maziņi tādi. Ja -7, tad regulāri -7 jūriņi pārvēršās par tādu ledus putriņu. Un arī silti, nav augsti īpaši, tāpēc ka ūdens nekustās. Viņš kustās. Tā viņš rada augstumu. O, Jēzus, slavu Tev un pateicību, Jēzu. Viss gods un slavu Jēzum Kristum. Bet principā ir līdzīgi kā vasarā. Saulīt, silda. Un labi ir vēl tas, kad ūdenī ir siltāks nekā ārā. Tas ir tāds viens pluss, ko iesācēji varētu nezināt. Slavēts ir Jēzus. Oi, cik tas ir labi. Galvenais ir ieiet iekšā. Un, kad tu esi krastā vai kad ceļā, kad tu velcies uz šeieni, vienmēr domāju, priekš kam tas ir vajadzīgs, priekš kam? Un miesa vispār saka, tu esi pilnīgs pulānprātiņš. Priekš kam tu mani velc uz šeieni? Bet tā, kad tu ievelc to miesu šeit iekšā, iesvied viņu ūdenī, tad miesai paliek labi. Miesa saprot, ka saimniekam bija laba ideja. Aleluja. Un vēl saulīte tāda cepina forši. Vienkārši kaivs. Vispār dzīve kopā ar Jēzu Kristu vispār ir baigi kaifīgā. Vienkārši, protams, neapskauž tos cilvēkus, kuri dzīvo bez Jēzus. Tā ir šausmīgi smaga dzīve. Tā ir dzīve zem lāsta. Lāsts, ziniet, tā ir verdzība, slimības, nepriecīgs stāvoklis, nomāktība. Jūs saprotiet, kā ir verdzībā. Un tur nav nekā laba. Un principā, kā Ieva ar Ādamu paņēma šo augli, ko nedrīkst, visa zeme aizgāja zem lāsta. Un lāsts nes problēmas, bet Jēzus Kristus ir nācis, lai tu būtu ārā no šī lāsta. Ārā. Un tad, kad tu
pieņem Jēzu Kristu kā savu glābēju, viņš vienkārši izved tevi ārā no lāsta. Protams, ja tu viņam atļauj. Viņš tevi izved ārā, durvis atverās, un tu ieeji vienkārši svētlaimē. Tas ir vienkārši forši, bet vajag sekot Jēzum, jo pieņemot Jēzu, tu vēl vari nekur baigi tālu neaiziet. Pēc inerces tu vēl vari darboties pa šajiem lāstiem un pa visām tām lietām. Bet, ja tu seko Jēzum, tad viņš tev noteikti izvedīs ārā. Tur, kur nebūs ne slimību, ne kaut kādu tādu, ziniet, verdziskuma. Un tā kā, ja jūs gribat pieņemt Jēzu Kristu, nav problēmas. Vienkārši saki, Jēzus gribu. Ienāc manā sirdī, kļūsti par manu kungu un glābēju. Āmen. Un tad atrod bībelīti, kādu sakarīgu draudzi, kur slavē Dievu. Un dodies pareizajā uzvaras virzienā. Bet Dievs daudz teiks to, ko tu negribi darīt tev nopietni. Un ja tu iesprūdīsi, tad tāpat verdzība arī būs. Bet ja tu paklausīsi un aiziesi, būs super. Super jaso everybody. Kā lai jums pasaka elementārākā valodā. Tāpēc miesiskais cilvēks miesa, viņš neko negrib. Jūs ko domājat, ka miesiskais cilvēks gribēja piecelties 7 no rīta un atbraukt uz jūriņu un iekrist ūdenī? Negribēja. Pienācās viņu paņemtais krāgas to miesisko cilvēku atvilkt, iemest ūdenī. Tagad miesiskais cilvēks ir priecīgs, jo izrādās, ka te ir baigi forši. Starp plāno ledu. Te ir vienkārši superīgi. Un tā ir daudzās vietās. Daudzās vietās Dievs tev sūta tur, kur tev negribās, bet, kad tu tur ieeji, tad tur ir super. Ko, gribētos jau vēl pasēdēt, bet, domāju, ka jāiet. Labi, tauta. Slavēts Jēzus. Super. Super skats no rīta. Bišķi laikam aizrāvos pa ilgi. Parasti bišķi mazāk sēžu, bet ir foršs kontrasts, jo ūdeni ir siltāks nekā ārā. Tāpēc jāpārvar sevi, jāiebrien ir ūdeni un tur ir silti. Pēc tam jau nākot ārā arī nav augsti, protams, dažām vietām. Slāva Dievam par šo brīnišķīgo jūru. Viņš arī bērniem apliecinātos. Iekrastē varētu pateikt, ka ziema, ja nebūtu balniņš bišķīt. Ko tauta? Nedzīvosim dūgtumā, aizvainojumos, nepiedošanā. Dzīvosim pēc Dieva gribas. Halleluja! Davai! Esat sveitīti!